Kārlis Bergmanis, kurš ir informācijas tehnoloģiju jomas un kiberdrošības speciālists, CIA Evolution informācijas drošības speciālists, arī aktīvs zemesargs. Un viņa priekšlasība tēma šodien ir tāda varbūt neraksturīga kara muzejā notiekušajām konferencēm, bet gan aktuāla mūsdienās. Tātad kibertelpa, kiberkarš un ko ar to darīt. Lūdzu, Kārli. Labdien! Tēma ir pieteikta. Es esmu stādīts priekšā, to varam izlaist. Un tātad šodienas mērķis ir nelielu ieskatu sniegt, varbūt papildināt tos jautājumus, ko minēju pirmajā daļā, ka digitālā telpa ir realitāte, viņa ir tepat klāt, un nedaudz saprast, kas šajā telpā ir. Tāpēc, ka es esmu pilnīgi drošs, ka ne visiem no mums ir pilnīga izpratne par to, kas viss tajā ietilpst. Tad nedaudz par veidiem, kā šo telpu var izmantot negatīvi, kā tajā ir iespējams arī reāli karot. Un ne tikai apvainīties varbūt ar apvainojumiem Twitterī vai komentāros kādos portālos, bet arī reāli fiziski piedalīties, kādas mums ir digitālās iespējas kinētiskiem risinājumiem. Un tālāk tas varbūt ir atbilstošā konferences tematikai un jums ierastām lietām. Tātad ieskicēšu problēmas, ar kurām gan akadēmija, gan biznesi, gan arī katrs no mums kā pilsonis diezgan ilgi vēl dabūs strādāt un diezgan ilgi mēs vēl dabūsim pieņemt šo te jauno realitāti, jauno vidi, kā daļa no mūsu sadzīves. Un pirmais, nedaudz ieskicējot to, kas digitālajā vidē ietilpst, protams, tur ir kaut kāda daļa, ko mēs visi ļoti labi apzināmies, vienkārši pat īpaši neaizdomājoties. Tātad mēs visi zinām, kas ir internets, tur ir ziņas, tur ir portāli, tieši tāpat sociālie tīkli, atkal varbūt jau runājot par specifiku, tātad tā ir propaganda, tā ir maigā vara. Tieši tāpat komercija, pilnībā digitalizēta mūsdienās, jau ir jāmeklē, kuram veikalam varbūt nav savas klātbūtnes kaut kur mājaslapas un fasādes sociālajos tīklos. Norēķinu sistēmas, starp citu, ļoti parocīgi tieši priekš uzbrucējiem, priekš jebkurām ļaunprātīgām darbībām. Tas, ka šī nauda nav fiziski jāpārvieto, viņa fiziski var arī neeksistēt. Tie ir cipariņi, ar kuriem operēt. Un vēl viens izlases veidā pieliku vēl arī navigāciju. Es domāju, visiem ieslēdzam vāzi gan darba dienā, braucot uz savu darbu vietu, lai izvairītos no sastrēgumiem, gan arī, braucot atvaļinājumā, lai atrastu savu muzeju, savu viesnīcu vai sazinu, ko vēl. Un tad varbūt nedaudz lielāka daļa tas, ko mēs nezinām vai ko mēs ikdienā neaizdomājamies. Tātad pirmais piemērs ļoti vienkārši ūdens attīrīšana. Tātad mums ir caurulis, mums ir Daugava, mums ir jūra, mums ir sazinu kas, bet es domāju, ļoti ilgus gadus jau ļoti tur iekšā ir datori, kas regulē spiedienu, kas regulē patēriņu, kas regulē kādas ķimikālijas, kurā brīdī pievienot, un arī kaut kas, ko var izmantot varbūt negatīvi. Apkure. Tas pats ūdens, tikai uzsildīts un palaists mums dzīvoklī pa trubām. Bet vai mēs zinām, kurā brīdī šo te silto ūdeni silda kāds cilvēks nospiežot pogu un atgriež krānu reāli cilvēks fiziski, vai varbūt tas jau ir digitāls dators, kurš pēc apkārtējās vides ienākošajiem datoriem un pēc kaut kādiem parametriem, kas ir iestatīti, pats ieslēdz, atslēdz un regulē šo te siltumu padevi. Elektroapgāde. Tas ir vispār ļoti vienkārši digitalizējums process un digitalizējums turklāt arī divu iemeslu dēļ. Tur ir divas tās problēmas. Pirmkārt, dienas laikā elektrību mums vajag pilnīgi citā vietā nekā vakarā, kad mēs esam mājās. Un otrkārt, tas, ka šobrīd mums ir birža, mums ir atvērtais tirgus, tātad elektrības cenām ir jāsako līdzi, kurā brīdī mēs viņu pērkam, kurā pārdodam, kurā ir izdevīgāk neražot nekā ražot. Atkal ļoti pateicīga vide automatizētiem risinājumiem. Degviela acīm redzams, un pirms
pāris gadiem burtiski bija ASV austrumkrastā ļoti labs piemērs. Tātad tiek uzlauzts, nošifrēts maģistrālais naftas vads un sākas kaut kāda mēra panika, kaut kāda mēra lielas civilās problēmas. Un tātad, it kā teorētiski mēs Latvijā varam aizbraukt uz savu darbu arī ar divriteni, aizbraukt arī ar elektrisko tramvaju, trolejbusu nav problēma, bez tās degvielas var iztikt. Bet tajā pat laikā cilvēki netiks no Norvēģijas uz Latviju, tāpēc, ka lidmašīna nevarēs pacelties. Tajā pat laikā arī mēs tiksim uz to veikalu ar savu divriteni, bet kāda jēga, ja nav bijusi kravas mašīna ar produktiem. Tātad mums tur īsti nav ko darīt. Un atkal patēriņš, piegādes grafiki un ražošana ļoti, ļoti skaisti, ļoti vienkārši digitalizēts. Un vēl viens atkal ir kaut kas tāds, kas mums ir acu priekšā, bet ko mēs varbūt palaidām garām. Tas, cik ļoti tas viss ir savienots kopā. Un šeit pats piemērs ar GPS. Vienu un to pašu satelītu tīklu var izmantot gan vēstures profesors braucot atvaļinājumā, gan arī raķete tēmējot pa komandu centra telti. Tieši tāpat publiskais internets mums ir kopīgs, tieši tāpat šīs programmēšanas valodas. Tātad tas būs nedaudz tālāk, mēs arī to paplašināsim, runājot par informācijas avotiem izlūkošanu. Bet tas ir kaut kas tāds, kas iepriekšējos vidēs nav bijis savā ziņā, nav piedzīvots, nav bijis iespējams. Lidmašīna nevar būtībā paņemt vienus tos pašus elementus, ko izmanto flote, un piemērot bez īpašām modifikācijām savā darbībā. Savukārt digitālajā vidē mēs ņemam vienu un to pašu vīrusu vai vienu un to pašu mājaslapas bloku un izmantojam viņu pilnīgi, kur mums ienāk prātā. Un tajā mēs tiekam pie nākamās daļas, tātad uzbrukumi, kas mums ir iespējams, kādi ir varianti. Un pirmais propaganda. Pilnīgi nekas jauns, nekas unikāls digitālajai vidē, bet digitālā vide būtiski maina visas tās iespējas. Tātad pirmkārt, tas, cik tas ir vienkārši un cik tas ir lēti. Mēs varam nodrukāt avīzi, mēs varam pretinieka valstī varbūt uztaisīt savu video studiju, savu TV kanālu, bet tas mums maksās gan laiku, gan būtiskas finanses. Savukārt palaist publiskajā telpā pretinieka valodā jebkādu daudzumu propagandas materiālu, propagandas kanālu, YouTube, Facebook un vispārējā. Tas ir ātri, lēti, vienkārši. Turpinot šo te pašu, to var izdarīt no jebkuras vietas. Tātad samazinās riski, ka kāds šos te uzbrucēju aģentus var atrast, apturēt, neutralizēt, kaut kā traucēt. Tieši tā gal galā tīmeklis mums ir kopīgs. Šis te YouTube atrodas serveros visā pasaulē. Saturu viņā var ievietot no jebkura citas vietas, jebkur pasaulē. Tātad risks izlūkiem un pretizlūkošanai samazinās. Arī pierādāmība. Tā būs liela problēma arī jau tiekot, ja mēs runājam par kiberkaru. Bet tātad visvienkāršākajā formātā to pašu presi, to pašu TV studiju mēs varam atrast. Un, ja nav citu līdzekļu, tad vienkārši atrodam, apsūdzam, izraidam no valsts nedraudzīgos spēkus un viss ir labi. Digitālajā vidē tātad tas būs viens anonīms avots, kurš ir kaut ko teicis, cits anonīms avots vai cits ieinteresēts patriotisks pilsonis to būs nošārējis, vēl trešais atsauksies uz šo te nošārēto rakstu un publicēs kaut kādu viedokļu rakstu citā portālā un beigās atrast informācijas avotu vai viedokļu avotu būs krietni sarežģītāk. Izlūkošana tieši varbūt šajā gadījumā nav saistīta ar propagandu, bet arī izlūkošanai tas darbs ir būtiski mainījies. Ir jaunais šis te novirziens atvērtā koda izlūkošana, jeb open source intelligence. Tātad iztēlojamies izlūkošanu pirms gadiem, teiksim, 100. Mums ir jāiesūta cilvēks kādā valstī, viņš ir jāapmāca un ir risks, ka viņu atradīs un noķers. Un līdz ar to viņš strādās, protams, ar ierobežotu skaitu cilvēku, ar militāristiem, ar personām, kas dzīvo varbūt tuvu armijas bāzēm. Šobrīd būtībā var automatizēt informācijas ievākšanu no veselas tautas, no veselas valsts. Un līdz ar to nav nekāda pamata to nedarīt. Tātad katrs no mums, atkal varbūt pirmā lieta, ko mēs varam sākt piedomāt, ko mēs darām,
ko mēs publicējam internetā, ikdienā, ko laikojam, uz ko klikšķinam un tā tālāk. Tātad ļoti zināmas lietas, ļoti zināmas metodas, bet mainās tas izpausmes realizācijas veids. Tad digitāli kinētiskais, tas varbūt tā no cilvēciskā viedokļa nežēlīga, bet no tehnoloģiskā vai no akadēmiskā ļoti interesanta tēma par to, kā digitālie un šie fiziskie klasiskie risinājumi sadarbojas, strādā kopā un kādas ir tās jaunās iespējas. Un pretinieki, protams, mums nekad nepatiks, tāpēc jau viņi ir mūsu pretinieki, bet nekad nevajag viņus novērtēt par zemu. Tas radošums, kā var izmantot dažādus līdzekļus, jebkuras valsts, jebkuram hakerim, jebkuram arī noziedzīgiem grupējumam piemīt diezgan lielā apmērā. Tātad vienkārši scenārijs, ko mēs varam izdarīt digitāli, lai atstātu efektu reālajā pasaulē. Izslēdzam kaut kādām mājām apkuri, izslēdzam, deaktivizējam luksusforus vai uztaisam ar tiem luksusforiem haosu. Sākas jau kaut kāda panika, kaut kādas problēmas, iesaistās policija, ugunsdzēsēji, glābšanas dienesti, rodas kaut kādas problēmas, šie resursi ir noslogoti. Papildus tam nespridzinam nevienu elektrības līniju, nevienu telegrāfa stabu nezāģējam, bet mēs varam uzlauzt saziņas kanālus, bloķēt piekļuvi ārvalstu internetam. Latvijai vai Baltijai, starp citu, ļoti aktuāls risks vienkārši mūsu izmēra dēļ. To pašu ASV, to pašu Kanādu fiziski būs ļoti grūti pilnībā noizolēt no ārpasaules, bet maza izmēra valstis, kāpēc gan ne? Un tālāk tātad izmantojam šo nelielo panikas brīdi, izmantojam šo apmulsumu, traucētu komunikāciju un sākam klasisku militāru uzbrukumu. Tātad samazinātas iespējas pretosties un novēlot atbildes reakciju. Protams, šeit es ļoti labi zinu, ka šādi sīkumi armijas kaujas spēju īpaši neietekmēs tiešā veidā. Armija ir sava veida, kā tikt pie elektrības, pie sakariem un savas procedūras, kā reaģēt. Bet tajā pat laikā, iedomājamies scenāriju, mums ir paredzēts pārvest tanku kolonu, izmantojot dzelzceļu, bet uz šī dzelzceļa sadūries civilais autobuss ar civilo vilcienu. Tātad atkal tā var būt pusstunda, tā var būt kaut kāda neērtība, kaut kāda sarežģījumi. Bet uz mūsu mēroga arī šīs pusstundas, arī šīs stundas var reizēm diezgan būtiski pamainīt lietas. Un tīri kinētiskie risinājumi, tātad kaut kas, ko mēs ļoti labi zinām, tās pašas haubicas, tās pašas artilērijas, tie paši tanki. Bet tas, kas ir digitālais, ko viņš izdara, viņš pamaina nedaudz to pielietojumu. Ļoti labs piemērs gudrais artilērijas lādiņš. Tātad Ukrainas karā mēs redzam abus variantus. Vai šie gudrie tēmētie lādiņi, kas iznīcina ļoti konkrētu, ļoti specifisku mērķi un arī patiesībā ļoti samazina kara izmaksas, tēmējot tiešām vienu lādiņu pareizajā vietā un laikā. Vai arī otras puses klasisko pieeju noslaucīt visu, kas ir tās priekšā. Tātad arī jau šī ir pietiekama, manuprāt, izmaiņa, ka digitālais savā ziņā pat varbūt tomēr uzlabo lietu no iznīcības daudzuma. Frontes vadība arī kaut kas tāds, ko ir iespēja revolucionalizēt. Tātad mūžīgā problēma, ka starp karavīru, kurš atrodas savā ierakumā, savā pozīcijā, un vai brigādes vai frontes komandieri ir ļoti daudz slāņi, ļoti daudz līmeņu, un tā informācija nenāk ātri. Un ar vecajām metodēm, vecajā karā komandierim nav fiziski iespējams zināt, kur atrodas visa viņa armija un kāds šobrīd ir kuras vienības stāvoklis. Ar digitāliem rīkiem tas ir salīdzinoši vienkārši. Apkarinām katru karavīru ar sensoriem, un mēs redzam viņa pozīciju, viņa munīcijas daudzumu, viņa veselības stāvokli un varbūt kādu uzdevumu, vai viņa vienība sāk izpildīt, vai viņi ir sākuši iet uz atpūtas rotāciju vai ko. Protams, ļoti noderīgi, ļoti parocīgi, bet arī risks. Tātad, ja šāda informācija tiek iegūta, tad būtībā ekvivalents tas pats, kas iesūtīt pretinieku aģentu Otrā pasaules kara laikā vai Pirmā ģenerāla štābā. Tātad kolosāls informācijas daudzums no viena koncentrēta avota. Un tā ir arī problēma, ar ko mēs digitālajā vidē saskaramies visu laiku. Tātad
centralizācija un automatizācija dod vislielāko šo ieguvumu, bet, protams, arī nes vislielākos riskus salīdzinot ar decentralizētām sistēmām. Un elektroniskās aizsardzības sistēmas, tas ir stāsts par sevi. Tātad mēs runājam par bezpilota lidaparātiem, kuri lido autonomi un kurus notriec tikpat autonomas, tikpat varbūt bezpilota elektromagnētiskās aizsardzības sistēmas. Tātad šeit tas jautājums ir, kurā brīdī mēs tiksim līdz karam, kurā mēs varam iztikt bez fizisku šāvienu izdarīšanas, kur vienkārši mēs pretinieka uzbrukošos dronus varam pagriezt atpakaļ un detonēt viņu paša vidē. Es teiktu, ka šobrīd tā vairs nav zinātniskā fantastika, tas ir vienkārši laika jautājums, kad mēs tiksim arī līdz šādam te līmenim. Tā, un pati saistošākā daļa, garšīgākā, unikālās problēmas, tātad kaut kas tāds, ar ko mēs varam vai varbūt vajadzētu sākt strādāt ikdienā, piedomāt. Tātad dalībnieki. Ja klasiskajā karā mūs limitē tieši izmaksu, dažādu veidu resursu ziņā mūs limitē, kara darbība limitēta uz valstīm, ar, protams, izņēmumiem, bet lielākajā daļā gadījumu, tad šobrīd mūsdienās jebkura profesionāla hakeru grupa var radīt pietiekami lielas problēmas arī jau valsts līmenī. Un tā tad ierobežotu skaitu, varbūt 100, varbūt 50 valstis mēs varam organizēt. Organizācijās mēs varam runāt par diplomātiju, par spēku samēru, bet, ja mēs runājam par pilnīgi nezināmu skaitu hakeru grupējumu, kuri varbūt ir, varbūt nav valsts kādā kontrolē vai pakļautībā, tad šī kontrole kļūst sarežģītāka. Un es esmu drošs, ka arī šajā te melnajā, pelēkajā zonā mēs varam ar laiku ieviest kontroles institūcijas un mehānismus, bet tas ir kaut kas, kas būs jāizdara. Un vēl viens šeit nāk papildus arī, kāpēc es visu laiku runāju arī par sevi, par jums, kā par cilvēkiem, kā par katru atsevišķi. Tas, ka šie te uzbrukumi ir tik lēti un vienkārši, ka nebūtisku mērķu nav. Ja viens un tas pats robots var pilnīgi automātiski bez cilvēka iejaukšanās pārskenēt visu internetu, tad kāpēc viņam to nedarīt, kāpēc koncentrēties tikai uz kaut kādām militārām organizācijām, struktūrām, varbūt civilās struktūras patiesībā piekļūst tai pašai informācijai tikai ar zemāku aizsardzības līmeni. Un patiesībā tieši tāpat arī katram no mums ir draugi, paziņas, e-pasti, sociālie tīkli, bibliotēkas lasītāja karte un arī klienta karte. Arī varbūt no tās informācijas kāds kaut ko var iegūt. Tad tālāk ar ieročiem. Lielākā daļa argumentu ir tieši tā pati, kas runājot par kara dalībniekiem iepriekšējā. Tas, ka civilie tanki, civilās zenīta baterijas nav īsti tā pieejami ikdienā, bet šādus te vīrusus, es domāju, ja jūs ļoti gribat, jūs varat pieiet tuvāk un varbūt uztaisīt kādu fotogrāfiju ar šo te. Tas ir vīrusa koda gabaliņš. Un jums būs sava maza daļiņa vīrusa. Ļoti vienkārši. Labi. Un tā tad atkal tas pats kontrole, kā mēs varam kaut kādā veidā šo te izplatību uzraudzīt. Un kas ir unikāli digitālajai videi, tas, ka jebkuru no šiem ieročiem, ja viņš vienreiz ir palaists, mēs viņu vairs īsti neapturēsim. Viņu varēs izmantot gan pret mums, gan arī mēs savā labā. Tā, nāksies nedaudz pasteikties, bet tātad šis būs vairāk varbūt nevis vēsturniekiem, bet diplomātiem un politiķiem. Kā mēs varam noteikt, vai tas, kas notiek, ir karš, vai tā ir vienkārši huligānisms, vai tā varbūt ir noziedzība. Un vienkārši piemērs, tātad Latvijā reģistrēts uzņēmums, kuram ir mājaslapa, kuru ir izstrādājis, amerikāņu programmatūras izstrādātājs un kura ir datu centrā Vācijā. Šī lapa tiek padarīta nepieejama, tad kam uzbruk? Uzbruk Vācijai, vai uzbruk Latvijai, vai uzbruk Amerikai? Tieši tāpat, kurš uzbruk? Tas pats jautājums. Un gal galā, vai mērķis ir politisks, un vai mums ir jāsāk runāt par valstisku līmeņa atbildību, vai varbūt, labs piemērs ir uzbrukums portālam Mana balss LV. Nākamajā dienā pēc tam, kad tika sākta ziedojumu vākšana okupēkļa nojaukšanai, portāls tika padarīts nepieejams. Ir
zināms nojaušams, no kuras valsts nāca uzbrukums, bet tātad vai tas bija karš, vai tas bija vienkārši, teiksim, kaut kāds aktīvisms un huligānisms. Tieši tāpat arī par atbildes reakcijām. Ja mēs digitāli šos uzbrukumus sūtam un saņemam, bet nekas nesprākst un nekas jau nebeidzas, tad kādā veidā, kurā brīdī, teiksim, ir adekvāti pret digitālu uzbrukumu reaģēt tiešām ar kara pieteikumu, ar datu centru iznīcināšanu fiziski. Tad nebūs nekāda brīdinājuma digitālam uzbrukumam. Arī to mēs redzam ikdienā. Būtībā katrs, kurš saskāries ar kādu šādu problēmu, mēs nekad to nezināsim salīdzinot ar to, ka šos karavīrus, degvielas noliktavas, munīcijas noliktavas, lauku slimnīcas mēs redzēsim satelītos vai fiziski pie robežas jau ilgi pirms kaut kas sākas. Un šķiet, ka šī ir pēdējā, varbūt pat nepārsniegsim pārāk laiku. Tātad, kurš par to ir atbildīgs? Mums, kā cilvēkiem, mēs maksājam savus nodokļus, un mēs sagaidām, ka valsts nodrošinās kaut kādu aizsardzību. Būtībā man nav jātur mājās šauteni un jābūt gatavam atvairīt jebkuru uzbrukumu savam hektāram zemes. Bet, ja mēs runājam par digitālo vidi, tad kā to sadalīt atkal, teiksim, pieņemot scenāriju, ja valsts izstrādātu savu superstandartu, kurš garantē pilnīgu neuzlaužamību visiem mūsu resursiem, kurā brīdī tiek pārkāptas uzņēmuma vai cilvēku tiesības, kad valsts man saka, kā man jāizveido savi konti, kas man drīkst būt, kas nedrīkst un kādas paroles jāliek. Tad tālāk šis standarts ir, pieņemsim, uzņēmēji un pilsoņi. Piekrīt to ieviest, mēs apstiprinām, mēs sākam ieviest, kur mēs ņemsim šos speciālistus, kas to izdarīs, un kur mēs ņemsim speciālistus, kas to uzraudzīs pēc tam. Tāpēc, ka, ja mums ir kontrole, kas ir kaut kad ieviesta, bet mēs nezinām, vai viņa strādā, tas mums rada drošības ilūziju, un tas ir vēl sliktāk nekā, ja mums tās kontroles nebūtu vispār. Un ar to arī